Izdevniecībā Pētergailis joprojām iegriežas un iegriežas sešgadnieku vecāki, pirmsskolas iestāžu audzinātāji un vaicā, kas ir mūsu sešgadniekiem, jo mūsu lielais lepnums ir Antris Balodis un otrs autors Sirsniņas komplekts 4 daļās kopā ar krāsainiem uzskatas materiāliem, ar ko sešgadnieks mācās gan lasīt, gan rakstīt, gan izprast dabu, rotaļājoties, spēlējoties, vienkārši priecājoties. Apgāds ir devis savu pienesumu tajā lauciņā, ar ko mēs esam tik pazīstami. Tas ir matemātikas lauciņš. Skolēniem esam centušies palīdzēt veiksmīgi nobeigt mācību gadu, īpaši vidusskolēniem testu materiālus, Natālijas Sergejevas brīnišķīgus pārbaudas darbus. Tā, kas ir uzrunājusi, laikam ir bērnu literatūra, gan Juras Virkstiņa Ziemassvētku eglīti par pirmo Ziemassvētku eglīti 1510. gadā, grāmata 4 valodās – latviešu, vācu, angļu un krievu 2 izdevumos. Pavasara grāmatu izstādē izdevniecība ir rīkojis saviem lasītājiem tikšanos ar vairākiem autoriem, ar Juris Virkstiņu, runājot par grāmatām, kas ir piemērotas nevien mazajiem lasītājiem vai pusauģiem, bet arī lielajiem. Gluži tāpat kā Vinnijs Pūks, tādas ir vairākas Juris Virkstiņa grāmatas. Īpaši tāda ir Pētergaļa jaunizdotā Džordis Jerras Fabres grāmata Kafka un ceļojošā lelle. Tāpat izstādē, arī Aspāzijas mājā un daudz kur citur. Apgāds rīko tikšanos ar dzejnieci Amandu Aizpurieti. Jaunajā grāmatā šonakt bija Zaļš putns. Tā ir dzejnieces dienas grāmata, kurā ir gan viņas dzeja, gan próza. Par šo grāmatu runājot un to atverot, esam tikušies ar daudziem lasītājiem un kopā sajūsminājušies par tekstiem.